שלום, ערב טוב לכולם, שלום לכם, שלום למורים. Labu vakar visiem, labu vakar studentiem, labu vakar pasniedzēji. Mēs šodien ir jau trešā nodarbība. Mēs šodien esam שלום, ערב ļoti טוב priecīgi לכולם, pateikt, שלום ka לכם, mēs שלום למורים. labu vakar pirmo reizi gribam dzirdēt jūs, studenti, jo mēs redzējām visus jūsu jautājumus šatā, un tāpēc šodien vēlamies jūs sadzirdēt, kā jūs jautājat. Jo tas vēl nebija izdarīts līdz šim šajā formātā. Tas ir iespējams. Aizņems, protams, kādu laiku. Mēs apskatīsimies, kā tas viss notiek, bet tas ir ļoti satraucoši. Mēs ļoti gribam dzirdēt jūs. Un tā, un tāpēc visiem tiek nosūtīts e-mailā, kā to var izdarīt. Pirmais mēs vēlamies, lai jūs uzrakstītu jūsu vārdu, bet pirms vārda īsumā, ja jūs to rakstat kādā valodā, rakstiet, tad, ja tā ir kāda valsts, vai tur, piemēram, vācu valoda, pēc tam jūsu vārdu. Tas ir, mēs tad zināsim, no kurienes jūs esat, tā lai varētu atpazīt, pateikt. Lai mūsu tulkotāji varētu iztulkot jūs. Tātad, kurš nav pazīstams šo rubriku, šo dalībniekiem, tad jūs iet, mainiet savu vārdu. Otrais, jūs gribat pajautāt. Jūs neuzreiz paceliet roku. Vispirms jūs uzrakstiet šo jautājumu iekavās. Tas ir jautājums ar skaņu. Tad mēs jau zināsim, kā mēs jums pajautāsim šo jautājumu. Saprotiet, un tad arī tūkotāji redzēs jūsu jautājumu. Tas palīdzēs mums, lai varētu turpināt uzdot šo jautājumu. Ja jūs redzat, ka jūs nosūtījāt roku, ir pacelta roka, tad mēs jūs redzam, un šajā gadījumā mēs varēsim jūs pasaukt, un tad jūs arī pajautāsiet šo jautājumu. Labi? Tā, tas ļoti satraucoši šajā gadījumā. Un vēl mēs veiksim tādu atkārtojumu, kā mēs to darījām pagājušajā reizē. Mēs ceram, ka jūs atkārtojāt tos materiālus, ko mēs ieteicām. Mēs ļoti rekomendējam jums atkārtot tos jautājumus no jauna, noklausīties, jo katru reizi jūs kaut ko sadzirdēsiet, kaut ko jaunu. Tātad mēs sāksim pēc tāda maza ievada, tādas tiksim jaunas. Tas ir pirmais, tas ir vadīšanas attiecības secība, ka visa mūsu daba ir atpazīta mums kā vēlme saņemt. Un tāda pamat bāze, tas ir modelis, tā ir tā vēlme, kas ir katrā no mums. Te būs vieta arī jautājumiem, kur jūs varēsiet arī uzdot. Tātad lūdzu mūsu skolotāju. Jums vārds. Sveicināti. No, brīnišķīgi. Šodien ļoti svarīga tēma. Kā teica Vijā, mūsu nodarbība šodien ir sagatavot pēc sajūtām, paņemiet rakstāmo, kur jūs varat atzīmēt šos brīžus svarīgākos. Mēs šodien ņemsim divas tādas svarīgas tēmas, jo turpinājumā
tas būs tieši par to runāts. Mēs atgādinājām, ka tas ir autentiskas kabalas pamata apmācība, un te mēs mācāmies pamatus, mēs veidojam bāzi, pamatus, kas ir kabalas zinātne. Tāpēc mēs ļoti vēlamies pieskarties ļoti svarīgai tēmai, ko mēs runājam iepriekšējā nedēļā. Reizē tas ir noteikti, kas ir kabala. Es pārliecināties, ka jūs esat jau atceraties, bet, nu, ja jūs neatceraties, mēs atgādināsim, lai jūs atkal novirzītu, tad varētu iet tur tālāk, lai tagad apstīsimies otro slaidu, un ko tur rakstīja mums Bārda Solāms, mūsu kabalis šī gadsimta, un vispār viens no kabalistiem, kas ir izveidojuši šos rakstus. Tātad skatāmies lūdzu otro slaidu, un to, ko mēs jau lasījām priekšējā reizē, ja? Tā, izdarīsim to lēnām, un tā mazliet tur arī izskaidrosim to visu. Tā, Baļsloma skaidrojums. Ņemta no raksta, kas ir kabalas būtība. Baļsloms mums saka, ka šī zinātne, kā kabala nav nekas kā pilna un pietiekama informācija par augstāko spēku cēloņu un seku lejup nākšanas kārtību atbilstoši patstāvīgiem un absolūtiem likumiem, kuri ir virzīti, lai sasniegtu vienīgo augstāko mērķi. Tas ir to universālo mērķi, kas tiek definēts kā radītā atklāsme radījumiem šajā pasaulē. Tā, tagad atstāsim visu pārējo, ko mēs nodarbojamies līdz šim, visas rūpes, visas problēmas, kas dzīvē, veltīsim šo laiku tieši kabalas attīstībai, izzināšanai. Tā mazliet iedziļināsimies šajos tekstos, ko jūs tikko dzirdējāt. Vēlreiz lasām. Kabala nav nekas cits kā pilna un pietiekama informācija par augstāko spēku cēloņu un seku lejupnākšanas kārtību atbilstoši patstāvīgiem un absolūtiem likumiem, kuri ir savstarpēji saistīti un kuri virzīti, lai sasniegtu vienīgo augstāko mērķi. Šo universālo mērķi, kas tiek definēts kā radītāja atklāsme radījumiem šajā pasaulē. Varbūt dažiem vārdiem es atkārtošu jēdzienus šo izteiktā. Tā radītāja atklāsme šajā pasaulē, tā ir kabalas zinātne, kas runā par tieši atklāt, kas tā tāda atklāsme. Es domāju, ka jūs jau esat nākuši un jau ir dzirdējuši, ka var atklāt radītāju, tas ir, ko arī kabalas zinātne sākumā par to arī saka. Tas notiek tādos trijos etapos. Pirmais, tas ir pirmam kārtām zināšanas ir kā, pēc tam sasniegšana tā. Atklāsme saka to, lai sasniegtu jūtu līmenī, kādā veidā, kā iepriekšējā reizē un tālākajās nodarbībās mēs par to runāsim, tas ir attīstīt šo vēlmi, tas ir vienīgais, ko radītājs ir radījis, jo mēs esam vēlme. Mēs atklājam radītāju. Kā es teicu, šī atklāta, tas ir jūtu veidā, kas ir radītājs. Mēs vēl to mācīsim. Vai jūs vēl to iesiet, kas ir radītājs vēlreiz? Tā iespējas, mana iespēja mīlēt un atdot, ja cilvēkam ir šī iespēja, tā attiekties pret tuvāko, tātad tagad viņš iet likumā līdzībā, ko mēs tagad arī mācīsimies, viņš mācīs to, kas notiek iekšējā vēlmē. Tas to var saukt arī par radītāju, jā. Kas ir radītājs? Ko jūs teicāt? Tātad atklāsme notiek šajā pasaulē šajos 5 maņu orgānos. Tas ir laikā visumā. Mēs apkārt sev redzam šos objektus. Tas notiek tad, kad mēs atrodamies kā šeit fiziskā, mēs nezinām, kas tur notiek. Tas ir kabalas zinātne, mums sola atklāsmi radītāji tajā pašā laikā, ka jūs atrodaties šajā pasaulē. Jā,
mēs neatgriezīsimies pie visa, ko mēs it kā runājām iepriekšā, nedrīkst tikai dažus tādus punktus, pievērsiet uzmanību, skatieties uz to skaistumu, par kā būs saknes un zari. Tas ir mūsu pasaulē, kas saknes atrodas augšā. Mūsu pasaulē atrodas, ka saknes ir lejā, bet zara augšā, bet kabalā ir otrādi. Saknes ir augšā. Kabala tā ir pakāpiena, tas ir ceļš apzināt šo rasu, šo garīgo sakni, bet atbilde ir šajā pasaulē. Tas ir iemesls un sekas. Tas ir vēl viens tāds jēdziens, ar kuru mēs nodarbosimies. Iemesls un sekas ir iemesls, un no tā izrietošā ir sekas. Tātad notiek sekas, tātad mēs kabalā apgūsim pasauli to iemeslu, bet mēs patiesībā dzīvojam tajā uztverē, kas saucas par pasauli, kas sekas jau rezultāts. Mēs neredzam iemeslu, mēs redzam tikai rezultātu. Mēs tos pārdzīvojam šajā pasaulē. Kabala zinātne aicinām mūs pacelties uz komandu punktu, uz to patiesību un atklāt iemeslu tam, ko mēs uztveram patiesībā. Otrais likums. Tas likumi ir pastāvīgi un absolūti. Tas nav jautājums kāds pārunas, ka var kāds teikt, ka tas ir taisnīgi vai nē. Tātad ir arī likumi, kuri saka, ka likuma nezināšana tevi neatceļ iemeslu. Tāpēc Baļslāms nāk mums saka, ka garīgā patiesība, viņā ir likumi, jūs varat mīlēt tos vai arī varat nelīmēt, bet ir likumi. Tātad iepazīsimies ar tiem likumiem, skatīsimies, kā tie strādā, mācieties, kā varēt tos pārvaldīt šos likumus šajā sistēmā, un tad jūs kļūsiet kā vesela integrāla sistēma šajā. Kā teica Mihails, tas ir radītāja atklāsme, kā mēs arī teicām iepriekšējā nodarbībā, kā tas nav vienkārši kaut kāds vecītis, kas sēž uz mākonīšiem, ja es sevi labi uzvedīšos, tad viņš man dos balvu, bet ja slikti, tad viņš man ir sodīts. Radītājs tā ir atdevis īpašība. Tas ir bezgalība, neierobežot atdevē. Par to arī mēs šodien mācīsimies, kā tas sakarīt ar to, ka mēs pilnīgi esam pretēji radītāji. Mēs esam tikai vēlamies saņemt, kā mēs jau runājām, pirmajā, otrajā nodarbībā, kur mērķis, lai katrs no radījumiem atklāja to jēdzienu, to pašu atdevis īpašību, kas arī tiek saukts par radītāju. Tas radījums dzīvo šeit, radītājs. Viņam nevajag mirt vai kaut kur iet uz paradīzi vai zeli. Kad es dzīvoju šajā pasaulē, es varu atklāt radītāju. Tas ir jēdziens, ko mums saka mums skolotājs, kā Baļslāms, Judāšlaks. Tas ir kabalas būtība, ko mums dod. Mēs darbojamies pēc viņa metodikas, pēc Baļslama metodikas, un te tāds mazs tāds atkārtums, ko mēs iepriekšējā reizē iepriekš runājām. Mēs gribam jums nolasīt citātu no 3. slaida. Tas ņemts no gaismas iemesls no tumsas vēlreiz. Klausieties. Gaismas primārais no tumsas iet. Dīvaini, ja? Vai nav? Gaisma, priekšrocība nāk no tumsas. Kādas asociācijas jums tajā rodas? Lūdzu, uzrakstiet čatā savā valodā. Ko tas vispār nozīmē priekš jums? Ko nozīmē, ka gaisma nāk no tumsas? Lūdzu, rēģiet uz to, kāpēc. Gaisma tieši atklājas tieši no tumsas. Varbūt atklājas tikai no gaisma. Kāpēc vajadzīga šī tumsa? Tumsa. Tas ir kaut kas nepatīkams, varbūt parasti. No tā mums saka grāmatās. Vai šeit ir kaut kāda reakcija, varbūt? Sakiet. Labi, galvenais, ka jūs rakstiet, ja? Tā, šeit ir atbildes. Tagad mums ir vajadzīgs tāds kā balans. Mums vajag šī duālā
sapratne, jā, bet kāpēc tieši? Kāpēc ir šī pretējība, šī pretruna? Nu, tas ir pareizi, jā, bet kāpēc? Tā, varbūt pacentīsimies kopā par to pārunāt. Tā. Varbūt tagad iesim apmācībā, un tagad nolasīsim ceturtais slaids. Tas paņems no Vaļsloma teksta, viņa tāda gara citāta. Mēs tagad šodien lasīsim vairāk citātus, jo mēs mācāmies tieši autentisko. Mēs pamatojamies tikai uz autentiskajiem avotiem. Tas viss nāk ar Baļslama vārdiem. Nu, tas ir kā pirmā avota. Tā palasīsim kopā un izskaidrosim. Baļslams mums saka tā, lasīsim lēnām, pacietīgi tā, lai tulkotājs spēj iztulkot un pierakstīt un saprast. Un tā centīsimies to izskaidrot. Sākumā izlasīsim bez izskaidrojuma. Ir zināms, ka nekas neatklājas tajā patiesajā formā, kā tikai tiešā un pretējā, kā teikts, ka priekšrocība gaisma ir tumsa. Tas nozīmē, ka tas viss norāda uz to dažādību un tieši uz tām tiešām un pretējām lietām, kur var sasniegt patiesību no pretējā jēdziena. Un nav iespējams sasniegt kaut ko daudz skaidrāku un saprotamāku, ja nav tam kādu paralēlu lietu. Te mums Vaļslams piemēru. Nevar teikt, ka kāds ir labs attiecībā uz pretējo, ja tiek nerādīts kaut ko sliktu. Pieņemsim, kā rūgts un salds, naids un mīlestība, izsalkums un piepildījums, iztrūkums un pilnība, atdalījums un saplūsme. No tā izriet, ka nav iespējams nonākt pie mīlestības, pie saplūsmes, pirms mēs neapgūstam naidi uz to atdalīšanos. Tā mums saka Baļslams grāmatā, par kuru mēs vēl runāsim, tā tiek saukta par šamāti. Nu, mēs par to vēl runāsim. Pirmām kārtām mēs to redzam mūsu patiesībā, kā raksta Baļslams, kā naids, mīlestība. Un nav bijis cita izvēles radītājam, jo viņš bija spiests veidot kaut ko, kas ir pretējs, kā mīlestība radīt pretēju īpašību. Tad jābūt, kas, ja mēs būtu veidot savādāk, mēs nevarētu to izjust. Mums vajag pie tā pienākt no pretējas formas. Tas ir tas, ko mēs redzam. Lai būtu mums tā brīvā izvēle, mums jābūt pretēji tam, lai novērtētu to kvalitāti, to patstāvīgo un vēlēties būt kā viņš. Tas nozīmē, ka jāiegūst viņa īpašības, kā tas runāts ir daudzos pirmavotos, kā viņa domas, mūsu domas. Tas ir, viņš saprot, apzinās to, ka vēlmes mūsu ir pretējas radītāja vēlmēm. Mūsu domas ir pretējas radītāja domām. Mēs esam spiesti nonākt līdz viņa apziņai, viņa domām. Protams, tas notiks tikai ar viņa palīdzību. Un no jauna, lūdzu, saprotiet, viena no iemesliem, par to ir ļoti daudz kabalā ir rakstīts, ka
tas bijis 10 vai 100 rakstos par to aprakstīts, kāpēc tieši radītājs mūs radījis pretējs. Tas viens no iemesliem ir, lai dotu mums izvēli, lai mēs uzzinātu, apzinātos šo pretējo stāvokli, un no šī pretējā stāvokļa mēs gribētu gūt to īpašību radītāju, īpašību būtību. Tā, izlasīsim tagad vēl vienu tādu citātu, un tad izskaidros pēc tā 5. slaids, un par to skaidrosim. Baļs Lams mums saka par to pašu principu. Skaties, ko viņš mums saka. Mēs šodien ejam vēl vienu solīti uz priekšu, kas ir kabala. Mēs lasām pirmavotus, un šajos pirmavotos ir ļoti milzīgs spēks, gaisma. Mums tas jāsaprot un pievilkt šo garīgo gaismu, kas mūs patiešām attīsta šo punktiņu sirdī, un mēs apgūsim pamazām to. Tas ir gaisma, kas atgriež pie avota. Ar to, ar ko mēs nodarbojamies ar šo jēdzienu, mēs runājam, domājam par to, mēs cenšamies saprast to. Nav principā svarīgi, vai mēs sapratām vai ne, vai daļai mēs pievilkam šo garīgo spēku, šo garīgo apziņu, kas ir mūsu sirdī, un to pārvēršam par to, ko tālāk mēs sauksim par dvēseli. Tātad Baļs Lams mums saka, pagaidām, tāds sūtiet lūdzu jautājums. Gaisma šajā pasaulē ir radīta no tumsas. Kā teica, kā primārā gaisma nāk no tumsas. Un svece, kura deg dienas laikā, ko viņa dod? Labu, viņa nedod gaismu. Tas nozīmē, ka sikli pat tas ir apvalks. Tas ir klī, un pēc šī iemesla bija vajadzības partneris, kas strādā ar radītāju, kas radītu šo no gaismas uz tumsu, kā vēlreiz. Gaisma radīta no tumsas, tātad primārais ir šeit tumsa. Un svece pusdienlaikā, ko viņa ir derīga, jo dienā mēs neredzam tās gaismu, arī par to ir teikts, ka tās apaugs vai klipā, tas ir primārais šajā. Tātad radītāja nodoms, kā radītājs izveidīs gaismu no tumsas. Tātad Baļs Lams mums šeit dod radījumu pamatus. Viņš šeit runā to, ka radītājs tā ir atdevis īpašība, tas ir vēlme dot, vēlme piepildīt tikai labo. Atdot tā, kabalisti to sauc, kas atklāja šo jēdzienu, kas tiek sauc par radītāju, bet no tā uz āru iziet. Tas ir kā radījums no savas vārda brījā. Viņš iziet uz āru absolūti, kā teikt, pretējs materiāls. Tāpēc arī saka, ka gaismas īpašība ir tumsa. Matērija, kas nāk no tā, tas ir vēlme saņemt. Tas ir vēlme saņemt, tā ir pilnīgi pretēji vēlme atdot. Tas ir tātad radītājs, mēs to drīzumā arī redzēsim zīmējumā, kā viņš atdala par cik tas vien iespējams un veido matēriju, kas ir vēlme saņemt, kuras izmērs ir līdzvērtīgs vēlme atdot tikai pretējā veidā. Un tagad tā pati matērija, kas ir vēlme saņemt, un šajā ilgajā procesā, ko mēs mācīsimies, mēs izējam no šīs matērijas, mēs pacentīsimies saprast, atklāt to jēdzienu. Vienīgais ceļš, pa kuru vēlme saņemt var atdot vēlmi atklāt, tā būs pretēji. Tas ir, kā teica par vēlmi izvēli, kā mūsu pasaulē, kā mēs apgūstam visu tikai no pretējām lietām. Un tagad, piemēram, es eju uz studiju kopā ar Mihailu un Aivī, mums ir karsti, tāpēc, ka kondicionieri nepietiekami darbojas. Tātad es varu teikt, kā ir karsti, bet līdz šim man bija vēsi. Tātad, kā no tā iedziena, ka bija vēsa, tagad karsti. Mēs skatāmies, un tagad ir gaisma. Kā es varu teikt, ka ir gaisma? Ja ir tumsa,
Tātad tumsā es varu it kā rast to gaismu, kā piepildījums vai iztrūkums, prieku, skumjas. Tagad es varu teikt, ka es tagad priecājos. Līdz šim es skumju. Tātad es varu zināt, kas ir priecāties. Tātad ir pretējs priekam un garlaicīgam. Viss mūsu dzīvē, ko mēs apgūstam, ir no pretējām lietām. Tas ir primārais no gaismas, ir tumsa. Tātad radījums var atklāt radītāju tikai tad, ja tas būs viņam pretējs. Bet kā viņš to zinās, ka tā ir vēlme? Tā, kamēr viņš neatklās, kā nozīmē, ka kas citās, ka vēlme atdot. Tātad radītājs pirmsākumā dot mums pilnīgi tādu noteikumu, lai mēs būtu spējīgi šajā procesā, lai atklāt varētu viņu, kamēr mēs nenonāksim līdz pilnībai, kamēr mēs nebūsim līdzvērtīgi viņam. Skatieties, kā citādā bija rakstīts, ka viņš radīts tā, kurš kļūst kā partneris ar radītāju. Mēs esam partneri, lai atklātu radītāju. Šī darbība ir kā radīt vēlmi saņemt. Tas tā nav matērija. Nu, kā liels tāds sprādziens, kurš bija tur simtiem gadiem, tas ir radījums, tā ir vēlme saņemt, tas ir matērija, kur aptver visus radījumus. Ieskaitot arī šo materiālo dabu, kur arī iekļauta šajā visā, bet pirmām kārtām mēs runājam par to būvi radījumu vēlmi. Ko nozīmē būt par partneri radītājam? Mēs cilvēki. Es vēl neesmu vēlmes saņemt. Ja šo vēlmi pārvērst, vēlmi atdot, kā to radītājs, ja es ņemsim to daru, tad es kļūstu arī kā radītājs. To, ko arī saka mums kabalas zinātne. Ja es vēlos būt kā radītājs, man tad ir jādomā kā radītājs. Tas ir tāds pilnīgs stāvoklis. Saprotiet to principu, ko nozīmē būt par partneri. Viņš radīja mūs, un mēs ņemam šo radītāju matēriju, un caur to mēs paceļamies, ja, un kļūstam tādiem kā viņš. Tā brīvā izvēle par to, ko mēs tagad arī mācījāmies, ko runājam iepriekšējā nodarbībā, tas it kā, tagad tas viss ir kā slēpts, bet viņš mums dod izvēli to izdarīt apzināti. Tā ir tā lieta, jo savādāk mēs nespēsim to izdarīt. Mēs gribam tagad pāriet uz jautājumiem. Vēl ir divas lietas, ko es gribēju pateikt. Jūs varat rakstīt arī, mēs atbildēsim ne tikai balss jautājumu. Mēs arī varam pajautāt tikai tiem biedriem, kuriem ir principā atvērta kamera, tāpēc lūdzu atveriet kameras, tas ir tāds iemesls tam, un vispār daudz būs patīkamāk. Mēs jutīsim, lai būtu tāda silta atmosfēra apusēja. Tagad it kā ir vēsi, ja, un tagad radīsim tādu daudz siltāku, patīkamu atmosfēru. Mēs pacentīsimies atbildēt uz jautājumiem, un mēs gribam vēl apskatīties klipu no mūsu skolotāja Mihaila Leitmana. Tas ir mūsu skolotājs, to, ko es zinu, to, ko zina Mihails par Kabulu, jo mēs mācāmies pie sava skolotāja. Mēs visi mācāmies pie doktora Mihaila Leitmana, un mēs ļoti ceram, ka nobeidzot kursu, jums arī būs gods mācīties pie mūsu skolotāja. Tā ir ļoti liela dāvana. Mūsu galvenais mērķis ir, kā pareizi mācīties, lai jūs varētu tālāk mācīties. Tā, skatāmies tādu mazu klipu, to, ko saka doktors Mihails Leitmans. Tas ir, ko nozīmē, ka gaisma, tumsa, tad mēs iesim tālāk. Lūdzu. Tā ir tāds gaismas primārais veids, kā iziet no tumsas. Kāpēc ir jāņem vērā, ka gaisma nav tumsas? Tāpēc, ka mēs apgūstam un arī materiālo gaismu, un tā mēs precīzi arī aptveram to garīgo
gaismu. Tas ir tā izjūtas, tumsas izjūta, ka it kā iztrūkstot radītāju šajā pasaulē, es vēlos to atklāt un pietuvināt sevi pie viņa, un no tā gala rezultātā es nonāku stāvoklī, kad, kad es atklāju savu ķilīm, tilpni, savu instrumentu, kura palīdzību es varu atklāt radītāju. Bet, kad runāt, ka primārais ir tumsa, kur ir tas primārais tumsā, ar to, ka iztrūkstot gaismai, tas ir iztrūkst mīlestības apvienošanās. Un tad, kad es sāku atklāt šo mīlestību, apvienošanos, atdevi, pietvināšanos, siltumu, tad ar to es atklāju, ka es pietuvinos gaismai. Kā kabala zinātne nosaka tumsu gaismu. Tumsa tā ir vēlme saņemt, kurā patiešām, ka es neko negribu šajā dzīvē, kā tikai sev ņemt un gūt gandarījumu, ne augstāk par sevi, un pretēji tam, kad es domāju par tuvāko, un caur tuvāko par radītāju, un vēlos būt tajā, tas ir būt augstāk tā, to, ko es vēlos. Un tā es nonāku stāvoklī, kad es sāku izjust tuvāko. Un caur tuvāko es nonāku pie radītā izjūtas. Tums un gaisma tā papildina vienotru, jā. Bet tie taču ir pretēji. Jā, bet viena norāda uz otru. Ko tas nozīmē? Tāpēc, ka vienmēr visās profesijās šajā pasaulē mēs visu apgūstam no pretējā. Tas nozīmē, lai attīstītu mīlestību. Jā, mēs mācīsimies naidu, pretēju, jāzināsim, kas ir mīlestība. Nu, tā. Tas ir tāds mazs tāds ieskats, to, ko runā mūsu doktors Mihails Laitmans, kā gaisma un tums papildina vienotru. Nu, ko tagad mēģināsim ar jautājumiem. Lūdzu, paceliet roku šeit čatā. Te ir tāda funkcija. Tad mēs dosim jums iespēju tā. Tā mums ir jautājums Iljana no Grieķijas. Lūdzu. Tā, es redzu tevi. Lūdzu, atveriet mikrofonu. It is very nice, and I've always been very interested more in Kabbalah, and I'm very glad I had this opportunity to do so. My question was, can we work in harmony with darkness? Is it like bad that darkness exists, or can we just accept pašlaik nav tulkojuma. and things that just exist in our life? I don't think that we need to avoid it in a way. קודם כל, תודה מרילנה על השאלה. Pirmām kārtām paldies par jautājumu. Nu, diemžēl mēs nedzirdējām jautājumu. Tā bija pirmā, kas uzdeva jautājumu. Un Marilena jautā, vai tumsa ir kaut kas slikts, vai mums ar to ir jāstrādā, varbūt atklāsim šo mēs tēmu. Tā. Mums vajag attiekties pret tumsu, to, ko ir radījis radītājs. Mums ir jābalansē gaisma ar tumsu, vēlme saņemt ar vēlmi atdot tādā ar to pozitīvo spēku, kuru mēs izsaucām ar mācību procesā. Mēs vienmēr būsim radījumi. Ne tas, ka mēs kļūstam kā radītāja vietā. Nu, mēs tikai cenšamies kā mēs palikam tādi paši radījumi, mēs izmantosim ar to tikai pareizā formā, pietuvinoties pie tām īpašiem. Mēs neko neceļam, mēs neceļam to, ka esam radījumi, mēs vienkārši pareizi pielietojam, pareizi izmantojam to, ko arī mēs mācīsimies šeit.
Tā es gribu vēl pie teiktā pateikt, ka ir svarīgi saprast, kurš jautājums atkārtojas visā ceļā, kā labais un ļaunais. Tas ir jēdziens tāds attiecīgs. Mēs te pildām piemēru, ka jautājām, ka tīģeris, kurš ēd kādu dzīvnieku, tā ir laba lieta vai slikta? Atkarīgs no tā, vai tas ir tīģeris, kurš ēd šo dzīvnieku, bet atbildi tā taču ir daba. Tas nav ne labi un ne slikti. Tāpat arī čūska, kas iedzeļ, vai te ir kaut kas slikts, ne te nav ne laba, ne slikta. Tā ir mums radīta, tas ir materiāls, no kura mēs esam veidoti. Tas nav ne labs, ne slikts, tā ir mūsu daba. Tā ir mūsu daba, tā ir viena no svarīgākām primāriem izpratnēm, pie kura cilvēks nonāk kabalas apmācības procesā, jo mēs esam radīti no vēlmes saņemt. Jebkura rīcība, darbība priekš tā, lai gūtu no tā labuma. Ir dažādi veidi varbūt, bet visa mūsu būtība gūt prieku, gandarību no tā visa. No otras puses, tas, kurš ir mūs radījis, tie spēki, kas mūs ir radījuši, tas nav kaut kā, tas ir spēki mūs radījuši. Viņi ir pretēji tam visam, un tāpēc tagad tu jautā, vai mums ir jāstrādā ar tumsu. Tas ir tas, kā teica Mihails, ka mēs saņēmām tumsu priekš tā, lai mēs būtu stāvoklī atklāt, lai kad mēs iziesim veselu šo procesu, atklāt gaismu. Bez tumsas mēs nespēsim atklāt gaismu. Tas ir, ja radītājs nebūtu radījis ar vēlmei saņemt, mēs tad nespētu nekad atklāt vēlmi atdot. Tāpēc, ka primārā gaismas nāk no tumsas, te ir tāda sistēma, ieplānot jau iepriekš sistēma, kuras ir ar radījumu pilnīgi mērķis, un mēs šajā procesā arī virzamies pa to visu, un tad mēs atklāsim, ka pakāpeniski mēs kļūstim ne tikai kā mūsu vēlmes saņemt, bet arī tas punktiņš sirdī, kas skatās šo vēlmi kā saņemt un vēlās kļūt līdzvērtīgam tai vēlme atdevē. Un te sākas tas darbs, kā tas darbs uz divām kājām, tas ir labais, un par to mēs vēl parunāsim šajā procesā. Tā, paldies ļoti par jautājumu, tas svarīgs, tā lūdzu vēl. Tā ir vēl jautājumi. Es tā neredzu tāds varbūt ar skaņas jautājumu. Es tikai redzu komentārus uz šiem visiem. Jūs ļoti labi izskaidrojat, jā. Paldies. Tā, jā, starp citu. Ja jums ir pretenzijas un jūs domājat, ka mēs kļūdāmies un nesaprotam kaut ko, nu, vispār, jā. Varbūt mēs esam normāli kaut ko runājam, kaut ko nesaprotamas lietas, jā, runājiet mums, sakiet, tas ir normāli. Jo kabalas zinātnē var izskaidrot visu, mēs mācāmies kopā. Nav tāda jautājuma, kuru nedrīkst uzdot, nav nekā. Var jautāt par visu un izskaidrot, nu, protams, tāds kultūrāli, bet viss ir atklāti. Un jūs nesat spiesti kaut ko šeit mainīt, var darīt, ja jums tas pieņemsiet to visu, ja, nu, dariet, ja nepieņemsiet, nu, tad būs kaut kādā seku procesā kaut ko atklāsiet. Tā, šeit ir jautājumi. Es vēlos šeit uzdot Genādijs no Ukrainas, nu, kas būtībā pamatā mūsu uztverē, mums jābūt kopā, kā var apvienot šīs divas lietas pretējās. Es gribētu tā teikt, ka tieši šīs divas pretējās lietas jēdzieni tieši dod to apjomu. Tas gaisma, kabalas zinātnē, tas ir jebkura izjūta. Un nepietiekamība šajā, tātad tās iztrūkstošā gaisma. Ja tevī nav šīs pretējās, tad tevī nav tā apjoma, šīs tilpnes, šī klī. Un ja jūs būtu radīti tieši tādu pašu īpašību kā radītājiem, tad jūs nevarētu to atpazīt. Tāpēc
Mēs tikam radīti pretēji un kā rezultāts iemesls tam, ka mums ir iespēja atklāt, atpazīt viņu. Tas ir galvenais, izjust to. Tā, es jau piebildīšu teiktajam Mihailam pēc zīmēm, ja? Redziet, kā kabalas zinātnē mēs runājam par diviem tādiem jēdzieniem. Tas ir klī, ivritā, es speciāli rakstu angļu valodā, tad nākvenoja tas ivritā, ja? Tagad angliski, krieviski tas ir tilpne, krieviski un gaisme, or, un tas ir angliski. Tā, pierakstīja, or, un klī nav gaismas, bez klī, bez tilpnes. Vēlreiz, nav gaismas, bez klī, bez tilpnes. Tās nav pašas gaismas. Tas pats arī citiem vārdiem to var teikt, ka nav piepildījuma bez vēlamā. Bez tā, lai mēs varētu runāt par gaismu, ir vajadzīgai tilpnei, jābūt tas trauks. Atceraties, ka primārais gaismas ir tumsa. Šīs divas pretējās lietas, kas vienu otru papildina. Tās ir nepieciešamās pretrunas, lai varētu atklāt vienu pret otru. Tikai radītājs, tas, kurš ir radījis radījumus, bet ne otrādi. Kā radījumi ir spiesti izveidot šo tilpni, ko kabalā mēs saucam par hiseronu, tā ir prasība, vajadzība. Tas tāds jēdziens. Kā medicīnā tas tās termins, tas ir klī, tilpne, priekšgaismas, tā ir vajadzība, jo bez klī nebūs, jo tums ir vajadzīga priekšgaismas. To arī radīs. Tā ir tāds ļoti sarežģīts, protams, it kā process. Mēs saprotam, ka sākumā tas vēl ir kā grūti saprotams tā pirmajā etapā, bet pakāpeniski jūs sapratīsiet šo visu sistēmu, tā ir tā plaša, tad tiešām redzēsiet, kādi šajā ir likumi, kārtību, kā radītājs to izveidojas priekšradījumiem, lai viņi varētu atklāt šo. Neaizmirstiet, kā radītājs vēlās, lai viņu atklātu. Priekš tā viņš ir radījis šo. Kāpēc viņš vēlās to? Lai atklātu, tāpēc, ka viņš ir labs un labu dodošs. Un vienīgais veids, lai būtu pilnībā, tas nāk no sevis, kas būs tāds pats kā viņš, bet priekš tā, lai to izdarītu, viņš to rada pretēji un it kā attālina to visu. Un tikai šajā procesā, šajā atklāsmē, kā mēs arī runājām iepriekš, kā noteikšanā, kā radījumi, atklāja radītāju. Pakāpeniski, tikai tas sākumā nav saprotami, bet mēs esam tikai trešajā nodarbībā, tas ir jauna tēma, jauna it kā valoda, bet mēs pakāpeniski to visu apgūsim. Tā vēl uz jautājumi. Tā mums ir arī vēl skaņas jautājums. Tā, manas mazliet laikam aizbēga. Tā mēs lūdzam piedošanu ļoti daudz studentu. Tā, ir jautājums no Ukrainas, no Aļonas. Lūdzu. Sveicināti. Es esmu Iļiena no Ukrainas, un mans jautājums. Tas ļaunums, ko es redzu šajā pasaulē, tas ir labais, tas nāk no radītāja. Tas ir priekš manas izvēles, tas ir to izveidojis radītājs. Bet, kad es redzu visu to, ka nāk tas viss no radītāja, tā var uzskatīt, ka es pietuvinos pie radītāja. Pietuvinos. Paldies. Vēlreiz vienkārši tas, ko es redzu šajā pasaulē, ja, tas nāk no radītāja. Tātad tas ir manā vēlmē tā redzēt radītāju, un tātad viņš man dod to izvēli un vēlu nonākt pie tā. Jā, tas ir pareizi, jo viss ir atkarīgs no kāda līmeņa mēs skatāmies. Kabalis, kurš ir nonācis tādā izaugsmes apziņas līmenī, radītāji, viņš patiešām var teikt, ka viss tas, kas notiek, viņš to visu var attaisnot. Viņš var teikt, ka nav ļaunumu pasaulē, ka tas viss saskaņā ar radītāja plānu. Un mēs no tā stāvokļa, kurā mēs atrodamies, to,
kā mēs skatām uz šo egocentriskā tāda skatījuma. Mēs it kā to nevaram pateikt. Bet kabalā mēs nemānām. Mēs to, ko tagad jūtam, ja es tagad jūtu, ka pasaule ir ļauna, ka ir ļoti daudz karu, briesmīgi lietu notiekošā, pat arī, ja es redzu attiecībā pret sevi, ka esmu cilvēks, vai attiecībā pret citiem, es tomēr nevaru vēl pateikt, ka radītājs ir labs un labu dodošs. Es varbūt tam ticu. Es varbūt ticu tiem cilvēkiem, kuri tā raksta, kuri to ir sasnieguši to līmeņu, bet kabalas zinātnē mēs varam runāt tikai no stāvokļa, kurā es atrodos. Ja es esmu tilpne, trauks vēlmes saņemt šī sajūta, ko es sajūtu šajā brīdī, realitātē, tātad man vajag ar šo reālo stāvokli arī teikt sevi nemānīt. Tā, paldies. Un vēl jautājumu lūdzu. Tā, pirmām kārtām, tā jautājums no Francijas. Kas tas ir, ka viss darbs, kas palika no tumsas, no gaismas, kas palika pēc nāves? Jā, Izabela gribat, uzdos jautājumu, laikam skaņas. Nu, labi, iesim uz priekšu. Bonjour, Izabela, paldies par jautājumu. Tumsa, neticina uz to jēdzienu, par ko mēs runājam, to, ko mēs lasījām jau nodarbības sākumā, kā radītāja atklāsme radījumiem. Tas ir šeit. Tad, kad mēs atrodamies šajā ķermenī, dzīvojam savā dzīvē, ejam uz darbu, audzinām bērnus, ģimeni, tas ir tāda normatīva sistēma šajā pasaulē. Man taču nevajag jākāp kalnā vai kaut kur atdalīties, sevi mocīt vai nedzert, bet visu. Ir jātīsta šīs punktiņš sirdī. Par to mēs vēl runāsim tālāk. Es saprotu, ka šis jautājums tāds, kas būtībā, kas ir nāve, arī par to parunāsim, kad mums mazliet būs pamats kabalas zinātnē. Kabalas zinātne runā par punktiņu sirdī, par to daļu no augstākā, par to garīgo sēkliņu, par to dzirkstelīti, kuru mēs attīstām. Kas notiek ar viņu? Viņa maina savu nodomu, no saņemšanas uz atdevi. Tas ir it kā mūžīgs. Kāpēc tas kļūst mūžīgs? Tāpēc, ka visa mūsu pasaulē atrodas zem kustības, zem virzības. Mēs atrodamies ego, bet kad mēs paceļamies virs ego, kad mēs labojam šo attieksmi mazākā vai lielākā mērā, mēs tad kļūstam mūžīgi. Tāpēc dzīve un nāve materiālā ķermeņa nav tik būtiska. Un ja es atklāju šajā kā otrajā ķermenī citā personībā, ka mani sauksnē Izabela, pieņemsim, bet pieņemsim, Mavija, pieņemsim, jā. Šeit nav nekādas atšķirības. Vienīgā mūžīgā vieta, tas punktiņš sirdī, tā ir sakne, kas arī saucas par punktiņu sirdī. Tā, lūdzu, vēl jautājums. Tā, mums vēl ir jautājums no Francijas. Viņa jautā, kā mēs zināsim, kā noteiktā brīdī mūsu izvēle ir pareizā virzienā vai nepareizā? Kā mēs zināsim, ka mūsu izvēle ir pareiza? Visa tā, mēs patiešām, mums ir jāsaka, kas ir slikti, kas ir labi, ka tas skatiens ir subjektīvs. Tas, ko mēs mācīsim, kas ir patiesi vai nē, ja patiešām īstenībā ir kāds panākums, tad kabala zinātne mums skaidro to, patiesība, īstenība, tas viss ir radītājs. Ja mēs sasniedzam viņu, tad patiesi mēs būsim labā stāvoklī. Protams, jūs varat jautāt, kā es to zinu, jā? Kā viņš var te fantazēt, taču daudz cilvēku, kas runā, ka mēs mācīsimies, kādi kritēriņi ir šajā, ka cilvēks var pārbaudīt to, vai viņš ir sasniedzis radītāju vai nav.
Bet, ja viņš ir sasniedzis to, viņš jau nešaubā. Tas ir tāpat kā, ja es tagad atrodos Izrēlā, ja 2023. gadā, kas esmu es, ka man ir parāds, ka man ir vēlme, tas ir tas pats arī garīgajā, kad cilvēks attīsta šo, tas ir dvēseli, tas ir tāda vēlme, tas ir augstākā apziņa. Un es simtprocentīgi zinu, tādā jūtu formā reālā, tā kā es pieņemu, tagad pieskaros pie avīva, es redzu, ka viņš atrodas šeit tagad, jā. Bet atklāt radītāji, tas ir daudz tā reālāk, izjūtamāk nekā tā, ka es apzinos to, kur es tagad atrodos. Tāpēc lūdzu neuztraucieties. Vēl vairāk pirmajā etapā ir iespējams, ka man varbūt liekas kaut kas, bet mums dosim jums materiālus, un jūs nešaubīsieties. Tā vēl ir jautājumi? Vai iespēja, ka mēs redzam šeit Danielu, šeit jautājums angļu valodā. Tā, paklausīsimies. Lūdzu, Daniela. Hello. Thank you for letting me talk, first of all. I was just wondering, when we're talking about the point in the heart and the actual state of light and dark at the moment, do you think the scales are actually tipping more towards one side or the other at the moment? And if so, do you think there is polarity within everything at the moment that can bring balance back to the actual, to everything as such, to the scales? Thank you. תראה, בוא נחזור רגע ביחד על מה זה הנקודה שבלב. Skaties. Tā kopā atgriezīsimies pie iedziena par to punktiņu sirdī. Punktiņš sirdī tā ir vēlme, kas ir mūsu, uz ko radītājs mums it kā atmodina. Un tas piepildījums jau atrodas tādā kā garīgā veidā. Ja manī rodas šī vēlme, tad es gūstu šo piepildījumu, tad man ir rodas šī vēlme uz kādām lietām, uz zemes zināšanām. Tas viss piepildījums atrodas mūsu pasaulē, bet piepildījums sirdī punktiņā atrodas garīgajā. Un tāpēc, tad, kad punktiņš sirdī pamostas, tad viņa prasa radītāja atklāsmi. Tas jau ir kaut kāds maza dzirkstelīte, varbūt rūpīgi, jā. Tas ir tāds dzirkstelīte lielas gaismas. Viņa ir, protams, maza, it kā tā ir nosekta ar lielu egoistisko vēlmi, ko es vēlos saņemt. Tā ir pilnīgi pretēji šim punktiņam sirdī. Mūsu darbs tas ir pakāpeniski attīstīt šo punktiņu sirdī. Kā mēs to darām? Piemēram, mēs nākam uz rīta stundām vai arī nodarbībām, vai tās būs, kas lokāli būs, vai atveram grāmatu par kabalu, vai mēs kaut ko lasām. Tas ir tas, ka mēs veicam tādas darbības, ar to mēs no jauna, mēs atbūdinām, tas ir kā punktiņš sirdī, mēs redzēsim, par cik ir svarīgi šā apkārtējā vide, kur mēs atrodamies. Baļas Lams mums dod tādu piemēru. Tas ir kā sēkla, kura tiek iestādīta zemē, kad tu to stādi laukā, kura ir optimāli apstākļi, ka viņa labi augs, attīstīsies, bet ja tu to iestādi un nelaisti un neliec minerāls, tad viņa novīst un nomirst. Tāpēc mūsu darbs ir attīstīt šo punktiņu sirdī. Tā lūdzu vēl jautājumi? Mēs gribam dzirdēt vēl pastāstu, no kurienes tu esi? פיסטון, אתה איתנו? אתה יכול לפתוח? הנה. אוקיי. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour pouvoir Paldies, draugi. la chance de parler à partir de Paldies, ka jūs man dodat jautājumu runāt. Es esmu no Āfrikas, no Kongo, no Republikas Kongas. Ļoti mīlu kabalu, ļoti gribu pateikties organizatoriem akadēmijas kabalas.
par to mācību, ko jūs dodat. Es gribētu pajautāt jums, Quelle est la finalité de ces deux forces, la lumière kāds mērķis et les ténèbres? Est-ce qu'il y šo a une divu finalité, spēku, un objectif gaismas un tumsas, dans la création? vai ir mērķis šiem diviem spēkiem, priekšradījumiem? Paldies! Nu, labs ir jautājums. Par šo ir ļoti daudz kabalā rakstīts par šiem diviem spēkiem. Es tā īsumā jums pastāstīšu, jo vēl būs varbūt citi jautājumi. Viens spēks, tas ir radījuma tā nodoms, no radījuma tā doma, tas ir iepriecināt radījums. Mēs bijām radīti, lai gūtu gandrību. Nav nekāda cita iemesla. Tas nav slikti, ja? Mēs saņem kaut kādu prieku, gandrību no visa, tas taču ir labi. Un šie divi spēki, gaismas spēks un tumsas spēks, tā mēs tagad runāsim tā kabalas valodā, tā ir vēlme saņemt un vēlme atdot. Te ir divi tādi spēki. Atdeves spēki, kā tas savienot to kopā. Mēs redzam, ka visu radījumu būtība, tā attīstība ir tajā, lai šīs atsevišķās daļas ir jāapvieno. Un tad, piemēram, kaut kas no veidiem savienojot, tāpat kā divas molekulas savieno, rodas kaut kāda matērija, vēl rodas savienojas tad nedzīvā matērija, augu, pēc tam dzīvnieku, pēc tam veidojas kolektīvs liels, un tad kāda tur liela apziņa kolektīvā. Jūs jau zināt, tas ir vēstures procesā, tas ir šis spēks, kurš pastāvīgi savienojas starp dažādām daļām. Un otrs spēks, tas ir saņemšana. Viņa sašķeļ. Šis spēks ir atbildīgs par individuālo, tas, kas ir rakstīts kabalas zinātnē, ka viens cilvēks nav līdzīgs otram. Mēs esam dažādi ārēji un iekšēji. Katrs cilvēks ir kā atsevišķi indivīds. Mēs to vēl mācīsimies. Es tagad negribu jums kavēt laiku, bet viens spēks ir atbildīgs par savienošanos, bet otrs spēks ir par to individuālo. Par cik cilvēks attīstās un kā cilvēki kļūst vairāk egoistiskāki, un otras puses viņi kļūst tādi individu, tādi pēc sava rakstura, tā izteikti. Mēs zināsim, kā to izmantot pēc tam ar šiem spēkiem. Tā pirmām kārtām paldies par jautājumu, un tā brīnišķīgi redzēt tik daudz skolnieku no tik dažādām valstīm. Tā skatieties, nav svarīgi, cik tev gadi, kādā valodā tu runāt, kāda tev reliģija, no kurienes tu esi, ar ko tu nodarbojies. Ja šis punktiņš sirdī tevī atmostas, mēs kopā veidojam kopīgo klīšu tilpni, tas ir ļoti, tas uztrauc mūs. Mēs redzam, ar ko mēs nodarbojamies, ka mēs tulkojam tur daudzās valodās, tas mūs uztrauc, un paldies mums visiem tulkotājiem. Mēs cenšamies runāt tādā ātrumā, lai viņi varētu tulkot. Un nākamais tēma, ko mēs gribētu vēl runāt, tā mēs pierakstīsim jūsu jautājumus, bet pagaidām mēs ejam uz priekšu. Mēs gribam vēl mācīt vēl vienu tēmu saskaņā. Tas ir pierakstiet lūdzu šo tēmu. Tas ir triju līniju modelis. Triju līniju modelis. Tas ir modelis. Mēs jums parādīsim zīmējumu, bet sākumā to Baļģislomā izteikto. Un tad mēs jums parādīsim zīmējumu, izskaidrosim pakāpeniski, ka mēs virzāmies soli pa solim par šo programmu. Lūdzu, kopā mēs lasām, mācāmies. Beigās tas tiks kā teikt, vienā tādā zīmējumā. Tagad pamatī. 8. slaids, lūdzu. Baļģisloms mums saka, ka kopumā ir zināms, ka šī zinātnā
dalās divām kārtībām, tādu paralēlu viens otram un līdzvērtīgu viens otram. Tas ir kā divi pilieni. Un nav atšķirības starp viņiem, tikai pirmā kārtība iet no augšas uz leju līdz šai pasaulē, bet otrā kārtība, kas sākas no šīs pasaules un iet no lejas uz augšu. Pilnīgi precīzi, pilnīga līdzībā pa to pašu ceļu, kas bija rakstīts to saknēs, to attīstībā, to atklāsmē, no augšas uz leju. Tā, vēlreiz to tagad nolasīsim. Tā es mazliet, tā ir kabalas valodu. Mēs mācāmies autentisko kabalas valodu. Mēs šodien vairāk lasām no avotiem. Citātus mēs gribam iet šajā kabalas zinātnē. Tā vēlreiz nolasām šo izteicienu, un pēc tam mēs izskaidrosim un uzzīmēsim. Ja? Un kopumā šī zinātne, gudrība dalās divām kārtībām, kas ir paralēlas un līdzvērtīgas viena otrai, kā divi ūdens pilieni. Un nav atšķirības starp tiem, tikai pirmā kārtība nāk no augšas uz leju līdz šai pasaulē, bet otrā kārtība sākas no šīs pasaules un iet no lejas uz augšu. Precīzi pa tiem pašiem ceļiem, kas bija pierakstīti tās saknēs pie to atklāsmes no augšas uz leju. To raksta mums Bāļu Salams rakstā, kas saucas par kabalas zinātnes būtību. Ko tas nozīmē? No augšas uz leju, no lejas uz augšu. Tā. Un varbūt es gribu šeit pievērst dažus piemērus. Mēs zinām, ka mūsu pasaulē ir DNK, ir programma, ir attīstība, dažādu mūsu īpašību fizioloģisku. Mēs to visu jau zinām šodien. Bet kāds jau to ir ieprogrammējis, ja? Ir pieņemsim kāds no daba radītais augstākais spēks, un mēs zinām, ka, piemēram, kad 2 gadu vecumā mēs darām kaut ko noteikti, bet 14 gadu vecumā pēkšņi mums ir kaut kāda seksuāla attīstība, bet attiecīgi pie kaut kāda vecuma mēs gribam ģimeni, tātad mums atklājas tas, kas ir jau ieprogrammēts. Tad pēkšņi manī atklājas vēlme tādas bāzes 2, 3 gadus pēc kaut kādas vēlmes, pēc varas, pēc izglītības. Un tas atrodas tādā individuāli katrā no mums arī cilvēce. Varētu tā teikt, ka tas ir no augšas uz leju, tas ir mūsos atklājas tā realitātē, tas tiek saukts, kā no lejas uz augšu, tas notiek instinktīvi. Mēs tajā it kā nepiedalāmies, jā, bet kabala zinātne mums izskaidro arī to pašu, tikai šis process no lejas uz augšu, kas mums jādara patstāvīgi, apzināti. Ja es to veicu, tad tas tā nenotiek. Tātad tas var aizņemt varbūt 2 dienas vai 2 miljonus gadus. Nav svarīgi, ja es neveicu šo procesu, ja es nedarbojos, nemācos ar sevi, ja es nepaceļos no lejas uz augšu pa to pašu ceļu, kā 2 pilieni ūdens. Tajā procesā, kas ir ielikt, tad nekas nenotiek. Jā. Tagad dziļi ielpojiet, jo mēs gribam iet vēl dziļāk. Un nedusmojieties uz mums, ja jūs varbūt kaut ko nesapratīsiet. Šodien tikai 3. nodarbība, bet nesakiet, ka mēs nevirzāmies. Mēs gribam jums mazliet izskaidrot šo procesu no augšas uz leju. Tas ir 3 līniju modelis. Tā, lūdzu, parādiet mums zīmējumu. Tā, man zīmējums, tas ir pirmā līnija. Tas ir iet no augšas uz leju, ja? Tā ir tāda līnija.
Otrā līnija, tā ir horizontāla līnija, kura iet visa šī procesa laikā, un trešā as, kas nāk no lejas uz augšu. Tātad ir 3 astis līnijas no augšas uz leju, tad horizontāli, tad atkal no lejas uz augšu. Tātad Kabalas zinātne mums saka par gaismu, ko ir radījis radītājs. Sākumā bija milzīga gaisma. Gaisma sevi radīja slēpto pa šīm 5 tādiem pakāpieniem. Viņš iet un slēp sevi no tā stāvokļa, kurā augstākajā pasaulē viņš iet un pakāpeniski sevi slēp no vārda ivinitā. Pasaule ir olam, tas ir pasaule. Tas iziet no jēdziena alamā, tas ir slēptājs. Iet un slēpjas, tas ir gaisma, iet un slēpjas un izzūd it kā. Pateicoties šiem filtriem, kuri tiek saukti par pasaulēm, to mēs redzēsim vēl tālāk. Līdz viņš nonāk līdz mūsu pasaulē, pieņemsim šajā punktā lejā, ja? Jūs redzat, gaisma ir pilnīgi slēpta. Tas ir pasaules runā par šiem radītāja procesiem, kas ir slēpti. Tātad radītājs sevi slēpj, kamēr nenonāk stāvoklis, ne vietai, bet stāvoklim, kas tiek saukts par mūsu pasauli. Kas ir mūsu pasaulē? Mūsu pasaule, tas ir stāvoklis, kurā nav gaismas. Gaisma ir absolūti slēpta. Kabalisti to sauc par mazo dzirkstelīti punktiņu. Ir tāda maza dzirkstelīti attiecībā par to lielo gaismu. Šis stāvoklis, ne vieta, bet te nav domāts par geogrāfiju. Tas tiek saukts par mūsu pasauli. Tas ir stāvoklis. Tagad skatāmies vēl 11. slaidu, lūdzu. Mūsu pasaulē. Tā, atgriezīsimies pie slaida. Tā, 11. Tā, tas nav tas. Tā, nākamais. Jā, šis. Tā, pievērsiet lūdzu uzmanību. Kā labā līnija, kas iet no augšas uz leju, tas ir process slēpšanas. Ir 5 pasaules. Pasaule Adam, Gadon, nav tik būtība. Pasaule Atcelut, Brijā, Icerā, Asijā. 5 šie pakāpieni slēptie, ja? Tie ir kā filtri, kas slēp gaismu, līdz pat mūsu pasaulē, kurā atrodamies mēs tagad. Un tagad iet horizontāla līnija, tā ir mūsu pasaule, attīstās vēlmes. Pirmā vēlme, tā ir vēlme pēc idejām, uz ēdienu, uz seksu, uz varu, uz naudu. Tas ir tādi pamatjēdzieni bāzes, kuri eksistē katrā no mums. Tas ir vēlme šīs. Vēlmes uz ēdienu, uz seksu, uz ģimeni, uz dzīvi, uz naudu, jā. Šīs vēlmes, kurā mēs saņemam prieku, gandarījumu. Otra vēlme jau daudz svarīgāka, tā ir varas, kā lai mani cienītu, lai es gribu radīt kaut ko, lai jūs visi mani zinātu par mani. Es gribu pārvaldīt, es gribu valdīt, es gribu vadīt visus. Šī varas valdība, tas ir otrā tāda. Un trešā tāda vēlme, vēl daudz attīstītāka ir. Tā ir vēlme pēc zināšanām. Es vēlos mācīties. Es vēlos apzināties. Es es eju akadēmijā, es dabūju 1, 2 pakāpi, es mācos, es saņemtu zināšanas. Tas ir vēlme, tas uz ēdienu, ģimeni, seksu, uz naudu, uz slavas un varas, un tad trešais uz zināšanām. Tas ir tādi 4 veidi, kas ir cilvēka attīstībā, un starp citu
daļa no jums ir jau pazīstama ar piramīdu no Maslova. Tā viņa arī principā uz to pašu, tikai kabala zinātne par to runāja jau pirms 2000 gadu, bet par to runā tikai tagad, ja? Runā par to piramīdu, to vēlmi, šīs 4 vēlmes, bet pamatu tagad mēs skatīsimies tālāk uz slaida. Īpaša vēlme, kas attīstās beigās, tā ir pati attīstītākā vēlme, kas tiek saukta vēlme uz garīgo, citiem vārdiem runājot, kā mēs teicām iepriekšējās nodarbībās, tas ir punktiņš sirdī. Un tagad pēc būtības šī horizontālā līnija jau beidz attīstīt. Protams, man ir vēma uz varu, uz naudu, uz seksu, bet manī vēl pamosta šis punktiņš sirdī, un tagad mēs nonākam pie šīs vertikālās trešās, kas nāk no lejas uz augšu. Un jo vairāk mēs attīstām šo punktiņu sirdī, mēs kļūstam spējīgi pacelties atpakaļ no lejas uz augšu. Kāpēc es saku atpakaļ? Tāpēc, ka pirmā as tā ir, kur gaismas sevi slēpj caur filtriem līdz tam stāvoklim, kas ir mūsu pasaulē, kurā vispār nav gaismas. Bet tagad attīstās tās 4 vēlmes, tur uz ēdienu, seksu, uz ģimeni, uz varu, uz naudu, varu, uz zināšanām. Un beigās nāk šī vēlēšanās zināšanām, un te, kā piepildījumu es varu rast šajā pasaulē, bet tad manī rodas jauna vēlme, šis punktiņš sirdī, tas ir daļa no radītāja no augšas, un ar to es jau varu atklāt, ne tas, ka es varu, bet mani virza uz to, iet, lai meklētu dzīves jēgu, saprast kaut ko, tas, kas ir visa šī dzīve, pēc kā viņa domāt ir, lai es vēl gūtu vēl kaut kāds gandarījums no šī seksa, vai no labo, no ģimenes, vai no naudas, vai no zināšanām, vai vēl no kaut kā šajā dzīvē, kas ir ne tikai egoistisks piepildījums. Vai tas ir tas mērķis, pēc kā mēs esam nākuši šeit? Visi šie jautājumi, ja jūs esat sev uzdevuši savā dzīves laikā, kas ir dzīves jēga, kā Baļslams saka, kā tas cilvēks, kurš jautā, kāpēc es dzīvoju, viņā pamosta šis punktiņš sirdī. Un ar to viņš sāk attīstīt šo punktiņu sirdī, un tad viņš var pacelties pa šo trešo asi uz to pilnīgo stāvokli, kas saucās kā pilnīgā labošanās. Tas arī saucās šis triāšu modelis. Tas ir no augšas uz leju. Kad mēs lasījām, tad mēs lasījām pie Baļslama, tad mēs atgriežamies no lejas uz augšu. Tā kā jūs redzat visu šo procesu, kā teica, kā kabalas zinātne, tā it kā ir sarežģīts process. Te ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc viņš ir radījis tā, kāpēc viņš nevarēja radīt uzreiz, ka viņš ir labais, labu dodošais, kāpēc mēs attīstāmies, lai viņš kaut ko arī dara ar mums. Kabala zinātne mums stāsta, ka jūs ar laiku sapratīsiet, ka tas nav tik vienkārši, ka tas ir sarežģīts process, ka tas viss process, kas tagad notiek, ka tas nav izdarāms kaut kādā vienā laidā. Tā ir brīnišķīgs ceļojums visā šajā procesā. Tas ir kā filma, jūs varat iedomāties. Tā ir mūsu dzīves filma, jā. Un šeit ir režisors, scenārists, kurš ir uzrakstījis scenāriju, un attiecībā pret mums mēs nezinām, kas tur notiek un kā priekš mums. Tas ir kā tā realitāte tagad, bet kas ir tas, kurš ir sarakstījis šo, kurš pirmstākumā? Mēs vēl runāsim par to brīvo izvēli, vai mēs varam kaut ko mainīt šajā scenārijā. Pirmkārt, paldies, ka jūs klausāties. Tagad mēs gribam atbildēt vēl uz dažiem jautājumiem, un mēs jau iepriekš atvainojamies, ja mēs jūs pārslogojām ar šo informāciju. Pamazām viss sakārtosies, saliksies pa lauktiem, mēs un nākošais nedēļ turpināsim. Tā, tagad ir kādi daži jautājumi.
Es gribētu zināt, es izjūtu tādas ļoti patīkamas sajūtas, jā, paldies. Runājot par šiem modulitrijām asīm, par bērnu attīstību, par apziņu un būt apmierinātam, tā ir kā māksla, ir sevišķi mūsu laikā, tas ir kā vientulība, depresijas, tas ir svarīgi. Tas ir iztrukstošais jēdziens. Kas ir depresija? Tas ir cilvēks, kurš neatrod dzīvē jēgu. Tas ir tas pats stāvoklis. Tagad skatieties, kā strādā radītājs. Viņš cilvēkos pamodina šo iztrūkstošo jēgu, tā lai viņi meklētu. Tātad to var atrast, protams, narkotikā, alkoholā, bet tas nav tas lēmums, ko mēs meklējam. Tāpēc kabalas zinātne dod man to jēdzienu, apziņu. Tas ir ne tas, kā vienkārši iepazīties ar scenāristu, bet es varu kļūst kā par to scenāristu. Tā es vēl gribu nolasīt pāris jautājumus, jā, pirms mēs atbildēsim. Ja ir kāds, kurš tagad paceļ roku par šo tēmu, centieties lūdzu uzdot jautājumu, kas ir saistīts ar tēmu, lai mēs pēc tam runāsim par citām tēmām. Pirmais jautājums - Liena no Čehoslovākijas vai no Čehijas, jā. Es nevisai saprotu, kā šie radījumi var saņemt šeit prieku, ja mūsu dzīvē šeit galvenais saņemt, ja mēs esam radīti pretēji tam. Brīnišķīgs jautājums principā. Jā, tev taisnība. Mēs šeit nesaņem it kā par to runā kabalisti un raksta, bet tāpēc arī mums dota kabalas zinātne, lai saprastu šo vēlmi saņemt. Ir tie brīži, it kā mēs saņemam prieku, no citas skata punkta, it kā tas nav prieks saņemšana, bet citā reizē mēs runājam, ka šis prieks iet vēlmēs saņemt, tas viss tad izzūd, tāpēc pirms 2000 rakstīts grāmatā, tas ir kā maza svecīte, tas, ka šīs visas vēlmes netiek uzskatītas par vēlmēm, pat arī nav vērts. Katrs prieku var saņemt it kā katrs, tāpat kā jūs ķermenis var saņemt prieku to, ko radītājs it kā jums dod, bet mēs šeit runājam par to prieku, gadrījumu par to pašu augstāko, tas ir par to saikni ar pašu augstāko, tur visa jēga, kā būt saikne ar radītāju un neizmantot šo radītāju tieši savā labumā. Tur ir tas gandarījums, tas piepildījums. Tā, mēs vēl gribam pajautāt tiešajā. Ir Mihai no Rumānijas. Lūdzu. Da, bună seara tuturor și mulțumesc că am ocazia să vă salut de aici, din România, din București. Spuneați că fără vas nu există lumină, nu există împlinire fără o lipsă. Și atunci întrebarea mea este doar când simțim existența acută a acestei lipse. Bez tilpes nav gaismas. אתה אמרת Jautājums bija, jūs teicāt, ka bez izruna, bez tilpnes nav vēlmes, tātad bez šīs vēlmes mēs nevarēsim sasniegt radītāju. Pirmkārt, šie jūsu jautājumi ir brīnišķīgi, viņi ļoti precīzi, ļoti novirzīti un dziļi. Varbūt pat jūs neiedziļināties šajos jautājumos, bet tiešām viņi ir dziļi. Starp citu, šis jautājums, tas ir hisarons, tā ir prasība, vajadzība, kas cilvēkā rodas vajadzība, viņš to izsaka veidā kā jautājums, viņš vēlas ar to piepildīt. Ir tas kabalā princips, kurš saka, lai priekš tā, lai atklātu gaismu, mums vajadzīga tilpne, trauks. Tātad jautājums. Ja es pareizi sapratu, cik es izjūtu šo jautājumu no jautājošā, kā
es atklāšu klīnu, kurienes es to ņemšu. Viena no centrālām tēmām, ko mēs nodarbojamies mācību laikā, tas ir izveidot pareizo histeronu, pareizo vajadzību, pareizo prasību uz radītāju. Man taču ir daudz prasības, es gribu zētu, es tur gribu vēl kaut ko runāt ar ģimeni, var saņemt gandrību no seksa, ir tūkstoši dažādu veidu. Ir prasības vienkāršas, ir dabīgas, un priekš tā man nav vajadzīgs radītājs. Protams, to visu pārvalda radītājs, bet, ikdienišķi kā dzīvē, es pats zinu, kā visu to sasniegt, kā to izdarīt, bet, kā tagad teica Mihails, es gribu atklāt to jēgu, bet, lai to atklātu, Kabala mums saka, tev vajag atklāt to dodošo, to, kas ir radījis visu šo procesu. Tur nav kaut kāda cilvēciņa, ir likumi, ir sistēma, kā Bala man ieved šajā sistēmā, lai es pareizi varētu ieiet šajā sistēmā, lai varētu to atklāt, man ir vajadzīga šis tilpne, lai šajā tilpnē iet gaisa. Mēs nodarbību laikā mācīsimies, kā pareizi veidot šo tilpni. Vēl jautājumu, lūdzu? Es gribu vēl dzirdēt. Tatjana? אנחנו לא שומעים. Mēs nedzirdam. Everyone. I'm happy to be here. I'm Tatiana from Serbia. I want to ask, we can see light as something positive and darkness as something negative. But if we see it as polarities, then darkness doesn't have to be negative. For example, male and female, or spring and autumn, light, gravitation and anti-gravitation. Ja mēs ticamies uz vīriešiem, sīvietēm, uz gravitāciju, tām pretējām lietām, pieņemsim, uguns ceļas uz augšu, un ir arī tāpat ir vīrieši vēlreiz un sievietes. Tas ir pretējais, tas nav obligāti, ka tas ir pretrunā ar visu. Es gribēju uzdot jautājumu, vai mums vajag rast līdzsvaru starp šiem spēkiem, šo vidējo, kā teikt, punktiņu. Tas ir kā dzemdēt bērnu, tas ir, kas ir kā piemērs varbūt. Right. Alistair Crowley. Yes. Alistair Crowley and his... Vēl jautājums par... Es dzirdēju par kādu organizāciju viņu jautājumu. Labi, pagaidām mēs nesaprotam, bet paldies, ka mums ir skolniece no Serbijas, tas mūs ļoti priecē. Bet par tām pretrunām, kas ir, tas tieši ir nepieciešamas tās, lai tieši dotu attīstību, lai varētu izjust radītāju. Tas ir tieši novērotāju acīs, mēs tieši runājam. Nerunājam, tas ir labi vai slikti, kā es jau iepriekš teicu, šīs divas lietas, ko tu teici pareizi, tu teici, ka šīm divām lietām jābūt tādā balansā. Tas, kas nav balansā, tātad kā ar to es izmantoju, tā ir neitrāla. Radītājs spēks vienmēr ir pozitīvs, viņš vienmēr mūs balansē. Ja es saucu savu vēlmu par negatīvu mīnusu, tad radītājs sniedz pulsu.
Un viss, kas man nepieciešams, tas ir man vajag līdzsvarot visu šo un pareizi izmantot. Un vēl es gribu piebilst, nav labā, nav ļaunā, ir process šai attīstībā. Mēs nevēlamies, lai jūs izietu no šīs mācības, ka cilvēks ir ļaunums un vēl ir kas cits labums. Radītājs, un cilvēks pakāpeniski atklājas šo pretējību pret radītāju. Tas ir tieši ceļa sākums. No tā viņš var attīstīties, augt, jo viņš atrodas ceļā. Viņš ceļā, lai atklātu radītāju, lai būtu pilnībā tāds, kā arī viņš. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs process tieši. Un līdz tam pat jūs pat nedomājat, skatieties uz to, kā pieaugušie no attīstības procesa, no virziena, tas, ka mēs tagad atklājam kaut ko sliktu, pieņemsim, ja? Tā, vēl kādi jautājumi, mums nav tik daudz laika. Jautājums, kurai tu gribētu uzdot, tad Jāna. Kā var būt, ka cilvēki nekad nav sajutuši to punktiņu sirdī? Kā tas var būt? Nu, skaties, Kristīna, gala rezultātā visi atklās šo punktiņu sirdī. Šeit nav viena vai otru garīgais vai radītājs. Tas ir priekš visiem. Nav tāda, ka radītājs priekš vieniem vai priekš otriem. Te nav reliģijas vai dzimtas vai raksturīpašības vai kādas viņš tautības ir, bet te ir kārtība. Šīs atmodas. Mēs to pagaidām nesaprotam. Mēs neredzam šo pilno vēl attēlu skatību, bet mēs neredzam dvēseles. Dvēseles ir tas, kuras mēs redzam, ir pirmo. Tie ir plašāks iedziens. Tāpēc cilvēks, par kur es vēl nekad nedomāju, ka viņš atklāsies viņā punktiņš, bet tāpēc mirkļi viņam atklājas punktiņš sirdī. Te nav tāda vārda, ka nav tāda cilvēka, kurā neatklāsies šis punktiņš sirdī. Te ir noteikta kārtība, kuru mēs vēl nezinām. Mēs izplatām kabalas zinātni visiem. Mēs niedzam pūles, lai tulkoto, lai pienest uz 30 valodām tiek tulkots. Te ir ļoti daudz tulkotāju, desmitiem tulkotāju, kuri cenšas nodot to informāciju ar tam, ar ko viņš runā. Un tas viss tikai tāpēc, kā radītājs ar kabalas zinātni, tā ir kā universāli, tā ir visiem. Un tajā brīdī, kad viņam atklāsīs šis punktiņš sirdī, tad viņi atradīs iespēju, kā apgūt šo zinātni. Tā vēl tāds jautājums no Spānijas. Hola, buenas noches. Saludos desde Grecia, pero me gustaría expresarme en español. Muchas gracias por la clase y por todo. Mi pregunta es la siguiente. Es pateicos par iespēju runāt. Ja mēs nākam, lai veikt labojumus un iemācīties, kā pareizi saņemt, kā pareizi atdot un veikt šīs labošanas, un to, ko jūs tagad stāstījāt par šīm 3 asīm, ka var pasaulties pasaulē Adām Kadmon, vai tas nozīmē, ka nākamajā dzīvē mēs dzīvosim citā vietā, citā realitātē, kurā būs, teiksim, mazāk ciešanu, un mums nebūs jāiet vēlreiz šo pasauli. Vai mums ir jādzīvo šajā pasaulē. Un tad zināsim, kā saņemt, kā atdot, esot jau laboti. Paldies, jautājums ir saprotams. Skaties, kabalas zinātne mums skaidro ļoti vienkāršu lietu. Tas nav vienkārši izskaidrot. Ja tu esi šajā pasaulē, šajā laikā, ja tevī sāk pamosties šis punktīšs sirdī, izteiksme var būt dažāda šeit. Cilvēks sāk jautāt, kāda ir dzīves jēga, jā. Kabalas zinātne šeit viņam izskaidro, kā pacelties pa šiem visiem 5 attīstības līmeņiem, uz to augstāko pakāpieni, izlabot visus to savu vēlmi saņemt un
Tā, un te nav tad jēga atkal nākt šajā ķermenī, visu to turpināt. Tas nozīmē, ka nākamajā pasaulē tu sāksi tikai tad pāries nākamajā pakāpē. Cik mums ir palicis, mēs varam pabeigt jau to. Tagad tas arī tiek saukts kabalas zinātnē, kā Martika, un tas ir jau galējā labošanās. Kas būs pēc tā, kad mēs izlabosim visus savus vēlmes, mēs nonākam pie atklātas simtprocentīgās, pie augstākā spēka, par to vēl netiek runāts kabalas zinātnē. Visas grāmatas ir rakstītas tikai līdz labošanai. Ne jau par to, kas būs pēc tam. Protams, kaut arī ir. Tā, es vēl te piebildīšu klāt, ko teica Mihails. Viss, ko tu darīsi mūsu pasaulē šeit, šīs dzīves laikā, tas ir priekš tā, lai attīstītu šo punktiņu sirdī, kas ir tevī, paliks mūžība. Nu, nav svarīgi, kādā ķermenī tas turpināsies viss. Kādā dzīves etapā. Mēs zināt, ka ķermenis ir mirst. Tas viss ar to arī it kā beidzas šajā pasaulē. Vienīgais, kas paliek, kas turpina, kas ir mūžīgs, tas ir tās pašas tās pūles, varbūt ne tie sasniegami, bet tās pūles, kuras tu izdarīji, lai attīstīties sevi garīgi nākamajā dzīvē. Nu, kā piemēram, tu sāksi no tā, ko tu savāci, no šiem visiem. Mēs nezinām, cik vēl mēs dzīves veidu veicām, bet vienīgais, kas mums ir mūžīgs, tas ir šis punktiņš sirdī, un par cik tas attīstās garīgajā. Protams, cilvēks paceļas virs šīm sumavīs barjeras, viņš šīs pasaules, viņš sāk pacelties pa šiem garīgiem pakāpieniem, viņš sāk veikt šos jaunās atzīmšumus, viņš jau ir jau pamats līdz, viņš nonāk līdz pilnīgai labošanai. Mēs redzēsim, ka vēl ir daudz pakāpienu, par to mēs vēl parunāsim tālāk. Šodien mēs gribam beigt, kā tēma bija kā no tumsas uz gaismu. Gaismas uz tumsu, un nākamais bija etaps pēc 3 asis. Ir materiāli, kuri mēs gribējām vēl parunāt, bet mēs nepaspējām. Mēs šodien pirmo reizi jūs dzirdējām, redzējām, tas bija brīnišķīgi. Mēs veltīsim vēl tam laiku, varbūt veiksim kaut kāds īpašas tikšanās, kad būs tikai jautājumi un atbildes. Mēs pateicamies par jūsu pūlēm un avie. Es gribu. Mums ļoti labi veicās, bija patīkami jūs dzirdēt, bet to reakciju, ka jūs bija patīkami, lūdzu parādiet kaut parādīšos punktiņus, šo jēgu, ko meklēja visi mēs. Lūdzu, es redzu šīs visas sirsniņas. Jā, mēs turpināsim, būs vēl vietējā tikšanās, mēs turpināsim nākošu nedēļu. Tad būs jūsu laiks un ar labu nakti visiem. Recording